apmēram 500 zirga spēka jaudīgs motors. Jā, bet pats Andris Cīnās ar trasi. Nu, viņam diezgan grūti būs ar to 500 zirga gautiņu. Pa to slapjo laiku, pa slapjo trasi slidināt. Man ir bijusi izdevība izbraukt ar līdzīgu automašīnu driftā. Un es teikšu, ka šīs automašīnas, ko jau var salīdzināt, ir tā, ka tikai knapi var pieļaut domu, ka tu vēlies kaut kur viņu iegriezt, lai viņi kaut kur iet. Viņi jau to dara. Ļoti, ļoti atsaucīgi, ļoti tāda automašīna, kas ļoti asi reaģē uz visu, kas ar viņu tiek darīts. Neliela kļūda, sagriešanās, bet neko. Jāturpina vien brauciens. Nu, pavisam lēnāk, gandrīz kā pa ledu. Gandrīz kā pa ledu izskatās šī brauciena. Andris arī vakardien saņēma vienreizējo licenci un startē otro sacensību šodien tikai. Bet, nu, viņam viss ir priekšā, tā kā autiņš jau viņam ir. Jo. Vajag tikai iemācīties maukt, un tad ir viss kārtībā. Bet rekā sanāk perfekti. Ļoti, ļoti glīti. Un aiziet lielais ovāls. Arī viņš vakardien teica, ka vajadzētu vēl daudz treniņu. Jā, lūdzu! Super! Tas bija pirmais tāds, ne? Trešais braucējs, kurš uztais var panākt šo sarežģīto